šodien bez ārā video. Tāpēc, ka šodien ir traka diena. Es nezinu, man ir traka diena, vai jums arī tā gadās? Jo jau no rīta es vēl daru darbus, man viena meitene atsūta, ka viņai sistēma neiet. Viņai sistēma sākus rādīt kaut kādus brīnumus. Viņa uzlikusi tā kā sarunātos tikšanās laikus, taču tikšanās laiki parādās kaut kādi vispār 2025. gada, ka februārī, martā. Nu, katrā gadījumā viņai neiet sistēma. Nu, labi, es tur rakstījos, cik var parakstīt kūtīt sēžot vai ne. Rakstījos, mēģināju risināt situāciju, taču, nu jā, līdz galam mēs viņu neatrisinājām. Tur ne sistēmā, tur vairāk izskatās, ka datorā vienkārši problēma. Bet ar to nebeidzās. Es vēl neesmu tikus līdz mājai. Un mums jau mums vairāk projekti tagad vienlaicīgi iet. Un sarunātas tikšanās ar cilvēkiem. Un cilvēkiem tehniskas problēmas, mašīna neiet. Viens pazvana, es netieku, tāpēc, ka man mašīna neiet. Es nevaru palaist mašīnu. Skaidrs, viss kārtībā. Mēs operatīvi meklēju citu cilvēku tā vietā, lai tā tikšanās tomēr notiktu. Jā, labi, atrodas cilvēks tā vietā. Un tad ir tāda ļoti interesanta situācija. Pirms tikšanās es parasti zvanu cilvēkiem, lai, nu, tā kā atgādinātu, tā kā, jo cilvēkiem galvā ir ļoti daudz domu, jā. Nu, ne visiem, teiksim, nu, gadās, ka cilvēki aizmirst kādu tikšanos, jā, tā kā es aizmirstu, piemēram, ka man mazbērnu vedīs nevis 1 dienā, bet no rīta 9, jā. Nu, tas ir cilvēcīgi tīri, ja. Un tāpēc es zvanu šīs norinātās tikšanās, tāpēc es cilvēkiem zvanu vienkārši, lai viņiem atgādinātu iepriekšējā rītā, ja viņiem tikšanās 11:20, un es respektīvi zvanīju, tas bija pulkstens kaut kādi 9:30, kaut kādi, ap 10 laikam, nu es neskatīšos tagad, tam no nozīmes. Un jā, viens vīrietis, viņš saka, es saku, nē, es vienkārši zvanu, lai atgādinātu. Jā. Bet jūs netur esat trapīsi, jo es esmu tas cilvēks, kam viss vienmēr kalendārā ir pierakstīts. Un es atceros par tikšanos. Labi, viss kārtībā. Galvenais, lai notiek tikšanās. Nu nekā, viss kārtībā. Cilvēks punktuāls. Cilvēki, jā, pieraksta kalendārā. Nu tas ir ļoti labi. Es arī savādāk, es te noteikti būtu sajūgusies. Bet jā, un iedomājieties, paiet kaut kādas minūtes 20. Un tas cilvēks man zvana atpakaļ. Klausieties, es saprotu, mana augstprātība ir vienkārši, bet es esmu iznomājis elektroauto un es viņu nevaru palaist un es kavēju tikšanos. Iedomājieties, šeit varbūt nostrādā tas teiciens, nesaki hop, pirms neesi pārlēcis grāvi. Bet, nu jā, protams, atrisinājās tā situācija, bet visiem var gadīties, jo tehnoloģijas ir tehnoloģijas, mehānika, tehnika ir tehnika, jā, visiem var gadīties kaut kas tam līdzīgs. Bet tieši šādā gadījumā cilvēks, kas pilnīgi pārliecināts, ka viņš visu atcerās, viņam viss ir pierakstīts un viņš būs laikā, viņš pārliecināts. Un viņam šādu brīnumu parāda. Tas vienkārši visums cilvēkam varbūt parādīja tādu mājienu, varbūt, lai viņš, citreiz varbūt piedomā. Tas nav nekādi slikti domāts nekā, jo es esmu gājusi tādiem mājieniem cauri, ja. Jo daudzi cilvēki no mums, es domāju, ir gājuši tādiem mājieniem cauri, kad pasaki kaut ko, ja, un tev visums, viņš parādīs. Klau, ko tu te iedomājies? Es valdu pār tevi, nevis tu pats valdi pār sevi, ja. Tas tā ļoti interesanti. Tas nav ļauni domāts. Jums arī ir kādreiz gadījies tā, kad esat tā kā pārliecinoši pateicis kaut ko, un hops, un kaut kāda niansīte un pamainās. Ir tā jums kādreiz bijis?